TV3 studijā ar aktuālajām vēstījumiem 900 sekundžu komanda. Jau bez 5:30. Labrīt! Ir kaķim, ir Oskars. Jā, un kā jau Gints Zilbulots ir iedibinājis šo tradīciju, ka uzvaras gadījumā viņš ēd burgerus. Pēc ceremonijām dodās. Pēc ceremonijām, ja ir paveicies, tad mēs arī šajā... Šie tie burgeri, kurus tu neapēd naktī uzreiz pēc ceremonijas, ja? Jā, bet es vispār bišķiņ tā kā pat tāds šrupsteklis ir, jo es piekatīju, mēs te neesam visi, man šķiet, gulējuši dažādi iemeslu dēļ, vai ne, Kaspars, piemēram, sportinga dēļ, jā. Bet, pārsvarā... Bet ceremonija skatīta, noskatīta. Jā, un pagaidīsim vai neēdīsim, kas būs? 6:25 visi ir nopelnījuši burgeri. Jā, Rūta ir intervāla ēšana, jeb fasting, viņa pat ir gatava upurēt šo mirkli un arī iekosties burgeri. Es atveru to logu. Jā, atsakot, ir sirsnīgākais sveicieni visai Flow komandai. Jūs esat malači, un es domāju, ka visi Latvija šajā rītā modīsies daudz priecīgāk, nekā pat varētu iedomāties. Paldies jums par tām emocijām. Svētku diena jauna. Svētku diena. Paldies par tām emocijām, ko jūs mums tiešām visiem esat dāvājuši. Un lūk arī daži no tematiem šorīt 90 sekundēs. Priekā. Tumšpelēkais kaķis to paveica. Ginta Zilbuloža Straume ieguva Latvijas vēsturē pirmo Oskaru, uzvarot nominācijā labākā animācijas filma. Flow! Pēc brīža arī stāstīsim par to, kāds bija Ginta Zilbuloža ceļš uz vispasaules atzinību, kā arī Straumes rezultāts Oskarā un to, ko Straume iemācīs Latvijas kino nozarē, pārunāsim ar kinokritiķi Dārtu Ceriņu. Šāds brīdis Eiropas drošībai ir reizi paudze. Ar šādiem vārdiem Lielbritānijas premjeras Kīrs Stārmers svētdien sāka Eiropas līderu sanāksmi par aizsardzības jautājumiem. Uz to netika uzaicināta neviena no Baltijas valstīm. Tiesa, pirms tam Stārmeram bija tiešsaistes saruna ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem. Bet aizvadītās nedēļas nogalē savu veidu cīņā bija jāiesaistās arī valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai, jo sākās ienākuma deklarāciju iesniegšanas bums, un šorīt par to runāsim ar valsts ieņēmuma dienesta vadītāju Baibu Šmiti Roķi. Un vēl par savu jauno dziesmu un albumu 900 sekundēs stāstīs un dziedās grupa The Rolltones. Saka saule un nes Straume. Kopš vienos sākās sarkanais paklājs. Un tur tā mazāk, bet divos ceremonijā par laimi.